Ojārs. Vācietis. Vai jūs zināt, kas ir Ojārs vācietis? Viņš ir dzejnieks! Dzejnieks no literatūras stundām, jā, par ko mums mācīja. Un vai jūs zināt, cik viņam šodien paliek gadi? Ne šodien, bet šogad? Nē. Nu, miniet. 102. Sveicināti. Sveicināti. Vai jūs zināt, kas ir Ojārs vācietis? Jā. Kas viņš ir? Dzejnieks. Kāds dzejnieks? Latviešu. Cik viņam šogad paliek gadi? Nav nejausmas. Nu, miniet. Daudz. Cik ir daudz? 80. Nezinu īsti. Es neesmu literāts. Nu, kaut kur uz 7,5 varētu būt. Jā. Vai ne? Jā, un vai jūs zināt, kas bija Ojāra vāciešu mīļākā upe? Gauja noteikti. Jo viņš no tās puses nāk. Vai jūs zināt, cik Ojāram vācietim ir gadi? Nu, varētu būt kaut kur pie 80, tagad būtu. Labdien, vai jūs zināt, kas ir Ojārs vācietis? Jā, es, protams, zinu, kas ir Ojārs vācietis. Viņš ir ļoti slavens rakstnieks, latviešu rakstnieks. Mums visiem vajadzētu no viņa iedvesmoties. Un vai jūs zināt, cik viņam šogad paliek gadi? Nu, vispār viņš ir miris jau kādu laiku. Man liekas, viņš mira apmēram 50 gadu vecumā. Bet man liekas, varētu tagad būt apmēram 80 gadi kādi. Nu, paldies par informāciju. Dzejnieks kaut kāds. Un kā jums liekas, cik viņam paliek šogad gadi? Kaut kādi, vai ar saka. 90 vai kaut kādi 130, es nezinu. Nu jā, paldies par. Vai jūs zināt, kas ir Ojārs vācietis? Dzejnieks. Un cik viņam ir gadi? Cik viņam paliks gadi? Pāris 105. 105? Kā jums liekas? Vai jūs zināt, kas ir Ojārs vācietis? Jā, zinu. Kas viņš ir? Dzejnieks. Kāds dzejnieks? Dzejnieks. Cik viņam gadi? Nezinu. Nu, miniet, nu. 200. 200? Nu jā. Paldies. No 1942. līdz 1948. gadam Ojārs vācietis mācījās Trampēnes pamatskolā. Nu? Un no 1952. līdz 1957. gadam studē vēstures un filoloģijas fakultāte latviešu literatūru. No 1962. līdz 1963. gadam Ojārs vācietis redaktors Rīgas Tīnās 1982. gadā saņēmis valsts prēmiju par savu dzejnieku. 1983. gadā miris un apglabāts Karļevas kapos kā pats vēlētājs. Kurš ūdens tā būtu smējies, ja tā pasmaļ ar sauju? Dievs bija iemīlējies pasaulē likdams gaumu. Esi vienmēr spēcīgs, bet cieni vājāko. Pēc nacionālās piederības nevienu nešķiro. Tici sev un tici savām spējām. Pieaugšanās stiens ir tas, kas mūs vieno. Lietai, kurai ticēs no visas sirds. Ja ticis tam, ko saka mūzikā, to viss dzird. Ja ticis tam, ko dara sportā, tad to viss redz. Ja sports un mūzika ir kopā muskuļi, kas dziesmas aizir teiktā jēga patiesība. Un treniņus pieņem ārā svaigā gaisā dzējas izraušanās ārā freestylā pavisam prom no saspiestības. Lai būtu vairāk spēku dziesmai atskaņas, kā līdztaiks ir palīdzība visam torsam. Es ticu tam, ko dara rezultāts grūtā darbā sasniedz. Nav jēgas neko forsēt, no jēgas lieliem mērķiem pievērsties uz vienu dienu. Ja varat paļauties uz saviem spēkiem, varat droši paļauties uz Dievu. Es nekad neko nepateiktu ritmā freestylā, ja tajā neielikt
cieņa un